Šajā video es tev parādīšu neticamu revolucionāru jaunu tirdzniecības rīku, lai treidotu Solanas memes un citas DEX monētas. Platforma saucās Axiom Pro, axiom.trade. Ielogoties jūs varat un uztaisīt kontu šobrīd tikai ar ielūgumiem. Ja? Tad šobrīd programmatūra ir iespējams izmantot tikai tad, ja jūs kāds ir aicinājis. Tad mans šis te aicinājuma links ir zem šī te video. Izmantojot viņu, un tad jūs šeit nonākot mājaslapā, jūs spiežat sign up un vai nu reģistrēties ar email savu, ja, un ievadat šo te, ja šeit ir tukšums, tad jūs nevarēsiet piereģistrēties, ja, jo obligāti jābūt referāļu kodam, tātad uzaicinātā linkam. Šeit ir MN Trade jāieraksta. Un spiežat sign up, ja, kad jums ir e-pasta, jums uz e-pasta atnāks links un viss kā parasti. Vai nu jūs varat izmantot Google, lai reģistrētos, vai uzreiz izmantot Phantom Maku. Tad software Maku, Solanas Maku, kas saucas Phantoms. Ja jūs nezināt, kas tas tāds ir un kā viņu lietot, YouTube ir pilns ar paskaidrojumiem video, kā viņu izmantot, bet varat izmantot ar e-pasta. Tad piereģistrējieties un ejam tālāk. Tad, ja jūs reģistrēties ar e-pastu, jums prasa tātad kodu no e-pasta ievadīt. Ievadat paroli un spiežat continue. Tad jums atverās šāds te loks, recovery key, kur jūs tad ieraudzīsiet savu seed frāzi, kad jūs uzspiedīsiet šeit, reveal my key. Jums būs seed frāze, ar kuru jūs varēsiet izmantot, lai, pieņemsim, atjaunot šo maku, jebkad un jebkur. Atcerieties šos vārdus 12, kas šeit ir, nekad nevienam nekur nedot un nekad neglabāt viegli pieejamā vietā, ja jūs taisaties tur skaitīt iekšā naudu. Tātad spiežat un pierakstat šos te 12 vārdus. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk šeit ir interesanti lieta. Jūs varat konvertēt, ja jums, piemēram, uz Maka ir Sol vai USDC, jūs varat konvertēt uz Solanām, jo, lai treidot, jums nepieciešams Solanas. Šeit ir arī buy, ja, tad jūs varat nopirkt, norādīt to daudzumu ar Coinbase palīdzību. Cik jums tur viņas vajag, ja? 100,000 Solanas pieņemsim. Tālāk jūs nonākat šādā sadaļā, kur ir Discover šeit augšā, tad ir menu dažādi, ja? Un Discover nozīmē, ka rekur ir DEX screeners. Mēs varam filtrēt šeit pēc dažādiem kritērijiem tas, ko mums vajag, ko mēs gribam, lai šeit atrāda. Piemēram, pēdējā stundā populārākās monētas, ja? Piemēram, uzspiežam trending. Tad pēdējās 5 minūšu populārākās monētas vai stundu populārākās monētas. Ja. Šeit mēs redzam nosaukumu, te mēs redzam, cik viņa ir veca šī monēta, te mēs redzam, varam uzspiest un atvērsies Twitters, ja viņai ir norādīts šāda iespēja, tad ir mājaslapa, Telegram kanāls, un šeit uzspiežot, mēs vienmēr varēsim sameklēt pēc nosaukuma vai pēc kontakta adreses visu par šo monētu Twitterī. Ja. Tālāk mēs redzam market cap, jā, šobrīd ir 9,8 miljoni un kopējais kāpums 65,000% šai monētai 1 stundas laikā. Likviditāte 533,000, apjoma 50 miljoni, 73,000 transakcijas skaits stundas laikā atgādināšu, ka tas ir 42,000 pārdot, 31,000. Tātad 42,000 nopirkti un 31,000 pārdot reizes. Ja? Šeit mēs redzam informāciju par to, cik top 10 makiem pieder vispār no visas monētas, tātad 19%. Šeit ir poga buy, mēs varam uzreiz, neskatoties nopirkt, neskatoties grafikā, nopirkt kaut kādu apjomu. Mēs norādam šeit settingos, kur mēs varam tātad norādīt slippage, tātad izslīdēšana, kurās robežās mēs varam iegādāties šo monētu. Tad, ja jūs zināt vai nezināt, kas ir slippage, es šeit neskaidrošu, atrodat YouTube par to, kas ir slippage, tad tā ir izslīdēšana cenai. Prioritātes fee nav jēga likt lielu, tāpēc, ka svarīgāk ir likt bribe. Un bribe tas ir, tātad validatoriem jūs dodat papildus maksu par to, ka viņi izlaiž jūsu transakciju ātrāk par citām transakcijām. Un tādā veidā jūs iegūstat priekšrocību kādai konkrētai cenai. Nu, un parasti es lieku, paņemsim tur 0,06 Solanas. Tas parasti ir stipri pietiekoši, lai parastajā tradingā tiktu cauri. Ja? Šeit var vairāk šādas presets salikt, ka 3 dažādām dzīves situācijām.
Un ir sell settingiem tieši tāpatās, ja jūs tur varat lielāku vai vairāk, ja jūs gribat ātrāk pēc iespējas pārdot, uzliet lielāku braibu. Un te var norādīt mail protection. Mail protection tas ir pret botiem, kas, redzot jūsu transakciju, var ātrāk par jums nopirkt un pārdot jums jūsu slipēģu robežās. Ja? Tas ir būtiski izmantot, ja jums ir lielāks orders pa $100, tad mail protection ir ļoti noderīgs. Ja? Ja jums ir tīpaši, ja jums ir augsts slipēģis. Ja? Ja man, piemēram, stāv maziņš slipēģi, es nepārdzīvoju, ja man nesanāk nopirkt dēļ slipēģi. Tātad vēl šeit jūs varat redzēt apakšā par to braibu, pateikt, ka vidējā braiba cena šobrīd ir 0,0181, diezgan augsti, tāpēc, ka ir aktīvs tirgus, jo aktīvāks tirgus, jo braiba cena ir vidējā lielāka. Ja? Bet tas ir pa lieliem cilvēkiem, kas ar lieliem orderiem darbojas, tad tas ir būtiski, ja? Būt pirmajiem un par lielu naudu nopirkt ātrāk par citiem. Tātad un vidējā fee cena šobrīd ir 0,00059. Tātad mums ar 0,0001 absolūti pietiek. Tātad šis ir par šo te sadaļu, te mēs varam apskatīties. Tūlīt pastāstīšu jums vispār par to, kas šeit ir. Tātad te ir menu, te ir puls, tas ir līdzīgs, kā visās citās platformās ir Memscope un tam līdzīgi. Šeit uzspiežot mēs redzam pilnībā jaunās monētas, kas rodās principā katru sekundi, un mēs varam šeit tad norādīt, kas mums šim konkrētai sadaļai interesē. Piemēram, cik viņi ir veca tā monēta, minūte, 10 minūtes, cik ir top 10 holderiem procentu pieder, cik ir devam pieder, tur 1%, 5%, vienalga kā mēs gribam te visādas lietiņas var norādīt atkarībā no tā, kas jums ir vajadzīgs. Tāpatās jūs varat norādīt vai rādīt arī raidījumā jaunās monētas radušās vai tikai Pamfanā vai Moonshot, pieņemsim, ja? Šīs te 3 platformās. Tad ir, jūs varat norādīt tādu pašu opciju šeit, Final Stretch, tas nozīmē, ka tūlīt monēta būs raidījumā. Ja jūs neko nezināt par šo, tad es arī iesaku YouTube pameklēt informāciju, tad no sākuma monēta rodās, kad monētas veidotājs viņu izveido Pamfanā, Solānas tīklā, kur ir vērtība, tur parasti ir 10,000 kapitalizācija monētai. Ja? Tad vispār neko nemaksā. Protams, var arī uzreiz būt daudz vairāk. Bet, kad viņi nonāk šobrīd līdz 80,000 kapitalizācijas, viņa pārceļās, migrē uz raidījumu. Un tad tie ir tie galvenie momenti, jo pēc tam bieži vien monētai ķerās klāt kaut kādi pamperi, vai patiešām viņi ir kaut kāds monēta ar kaut kādu nākotni un tā tālāk, un jūs varat viņus šeit visus redzēt. Un šeit visādus filtrus likt, lai jūs redzētu tikai to, kas jums interesē. Ja? Un QuickBuy joprojām paliek atklāts, jūs varat nopirkt uzreiz, ja jūs gribat. Ja? Šeit snipe odziņa jums nebūs, tas man ir atsevišķs speciāls skripts, kas jums nebūs. Ja? Ok, tālāk. Ejam, mums ir trackers, šeit tad jūs redzat valetus, visus, kam esat sekojuši. Es jums parādīšu, kad es ielogošos savā kontā. Tālāk ir iespēja trēdot uz pleciem. Šis te aksioms ir savienots ar platformu Hyperliquid, un te ir iespēja tirgot monētas ar pleciem decentralizēti, ja, kas ir ļoti, ļoti interesanti. Ļoti diezgan daudz monētas ar 10, 20 plecu, kā jebkurā biržā, bet nav jābūt, tad pielāgojieties savu maku vai e-pastu un trēdojiet. Viss, nav nekāda QAC. Jo tas ir decentralizēti. Tālāk mums ir Yield, tā ir sadaļa, kuras varat novietot savus USDC un iegūt 5,74% gadā, ja jums ir USDC lieki. Drīz arī rāda, ka būs Solana arī varēs nosteikot un saņemt procentus. Te ir portfolio, jūs redzat visu informāciju par savu maku, kāds jums ir kopējais ienesīgums, cik jūs esat ko notrēdējuši un tā tālāk, un ir vārds, šī ir interesanta sadaļa. Šeit jo vairāk jūs treidojat, jo vairāk punktus dabūnat, jo vairāk jums ceļās līmenis, jo vairāk jums atdod šī te platforma naudiņas par jūsu aktivitāti. Ja? Tad samaks par aktivitāti. Šeit ir depozīti, šeit ir favorīti monētas, kurām jūs sekojat, šeit viss ir par maku un šeit ir viss par jūsu kontu un tā tālāk. Šeit jūs varat izvēlēties presetus, tātad 2., 3.
vai kā jūs esat, kur jūs esat galveno izmantojat. Es izmantoju pirmo, protams, te ir tas pats wallet trackers, šeit jūs visus tos makus redzat un vienmēr varat nolikt sev vērtā vietā, ko es arī izmantoju. Šeit ir Twitter alerts, kā jūs redzat, jūs piekļūsiet tikai šiem te Twitter alertiem, kad jums būs 5 Solana apgrozījumi šajā platformā. Tad tas ir kā ekskluzīva lietiņa man otrajam makam, kuras drīz pievienošos, man šis ir un es jums parādīšu. Tad šeit jūs redzat Bitcoin cenu, Ethereum cenu un Solanas cenu. Šeit jūs redzat šobrīd rekomendēto braibu fee un rekomendēto priority fee Solanas tīklam. Konekcija, cik ir stabili jūsu internets, un te jūs varat izvēlēties serveri tuvāk mums, tātad Eiropa, vai cits USA, ja jūs esat Amerikā un tā tālāk. Te ir jūsu notifikācijas, jūs varat viņas ieslēgt vai izslēgt, vispār, lai platformas neko neziņo. Te ir viņu Discords, te ir viņu Twitteris, un te ir dokumenti, kurus varat izlasīt visu manuāli par šo platformu. Tā, ielogojos ar kontu, kuram man ir pieejams šis te Twitters. Apskatāmies tagad to pulsu sadaļu, kurā mēs varam medīt jaunās monētas un mēģināt, teiksim, noķert nākošo X100. Tad šeit, kas mums vēl ir tie interesants lietiņas, ir tas, ka tad šeit mēs varam snaipot arī, ja? Tad ir podziņa snaip, tas nozīmē, ka mēs varam snaipot tajā brīdī, kad ir jau migrācija, mēs šeit uzspiežot, man ir pārāk mazs fee priekš šī snaipa, nav būtiski, tad uzspiežot jums pēc migrācijas uzreiz monēta nopirksies momentāli. Tas dažreiz ir vajadzīgs, ja jūs zinat, ka tā monēta reāli uzsprāgs tūlīt, parasti pēc Twittera signāla. Tad runājot par to Twitteri, tad par Twitteri, kuru Twitter trackers. Šeit ir šī te kompānija, tad Axiom Pro paši ielikuši kaut kādus influencerus un svarīgus cilvēkus, kas posto kaut ko par memēm, par DEX coiniem un tā tālāk. Un šeit tu vienmēr vari lasīt šo te tā kā ziņu lenti, ja? Bet drīz viņi sola uztaisīt to, ka tu pats varēsi salikt savu listi, kam tu seko līdzi, piemēram, nezinu, Elonam tikai vai vēl kaut kam, vai kaut kādiem memes guru un tam līdzīgi, tad tu tikai no viņiem šeit varēsi redzēt. Tad tu viņu šeit var novietot, ja? Un tad viņi te tikai nāks ļoti ērta, kruta lieta, kas pagaidām nav nevienam citam. Bet droši vien, ka pagaidām viņi jau viens no otras prīko. Un šeit ir tas wallet trackers, par ko es minēju. Aiztaisam Twitter, šīs ir reāli krūti. Pirmkārt ir wallet managers, te tu var redzēt visas savus atzīmētos atrastos labos makus. Un šeit tu vari redzēt live tradeus, ko tad viņi traido. Ja? Un tu redzi šeit nosaukumu un kādu monētu. Pieņemsim, uzspiežam. Atverās mums monētas sērijas, skatāmies ļoti labs plus skalp, džeks, nopirka šo te monētu, ja? Reku te aktīvi kustās, jo, kā mēs visi zinām, tie, kas trēdo memes, tad vidēji meme dzīvo 10 minūtes, tā jau ir laba meme. Dienā, protams, rodās arī 10 monētas, kas aiziet līdz kapitalizācijai 1, 2, 3, un, protams, arī vairāk, un tad viņas ilgāk par stundu dzīvo un tā tālāk, bet lielākā daļa piedzimst šeit, 10 minūtes ir aktīva kustība, tad viņš šeit nomirst un viss beidzās. Tā ir lielākā daļa, bet mūsu mērķis ir vai nopirkt šeit un pārdot te ar X3, X4, jā, kāda kuram stratēģija, lielākā daļa, kas pelna miljonus, ko es zinu, viņiem stratēģija ir bišķi cita, viņi pērk šeit kaut kur vai šeit kaut kur un gaida tur lielu kapitalizāciju, ja? Tad X50, X100 un tā tālāk. Ja? Dažiem labiem esam redzējis rezultātus ārprātīgi labus. Tad šeit tu redzi, piemēram, Degen, esam nosauc viņu par Degen, tāpēc, ka šis cilvēks pērka monētas parasti uz lieliem X-iem. Ja? 100% hunt esam nosaucis kur vienu maku. Tad šis cilvēks medī 100%. Mēs varam uzspiest uz jebkuru maku, atvērt, lūk tā. Reku labs 0,7. Skatāmies. Profits cilvēkam plus 183 000 30 dienās. 500% monētas, virs 500% aizvērš 14 monētas, 200-500% aizvēr 15%. Un virs no 0 līdz 200% 5948 monētas. Un arī mīnusā, kā mēs redzam, ir ļoti daudz, gan 5000 monētas.
Bet kopējais pluss ir 183,030 dienās. Šādas maksas piefiksēju un skatos, ko viņi kad pērk. Reku skalpers. Skalpers nozīmē tad īsie darījumi, viņš tur 2, 5, 10% ķer. Ja. Tad lūdzu šis wallet trackers ir rītīgi krūts. Tad ir vēl platforma, 2 platformas, kuras zinu, kur ir labs wallet trackers. Bet nu šis ir ļoti labs, tāpēc, ka var apskatīties uzreiz profitu. Tāpatās šeit iet lente ar darījumiem. Mēs viņu reku tūlītās uzliksim. Un mēs varam jebkuru maku apskatīties, pieņemsim, un tādā veidā piefiksēt kādu labu maku. Reku 1,21 miljonus 30 dienās. Ļoti labs maks, tikai uz augšu. Un es viņu uzreiz varu saglabāt šeit. Saglabāju, pierakstu 1,23 M maks. Viss. Nu, tādā veidā jūs varat atrast jauns maks, profitabls, ja reku jūs redzat, pa cik viņi pērk, kādu market kapā laikā viņi nopirka un tradera maka nosaukumu. Un tādā veidā uzspiežot uz maku, jūs varat atvērt un apstīties viņu rādītājs. Rekur minus 4000 kopējas 30 dienās. Nav interesanti. Un tā tālāk. Tātad šeit mēs, kas ir vēl interesanti, jāuzsver būtiskās lietas, pārējais viss ir ļoti skaidrs. Te ir interesanti lieta, kad var pielikt autostratēģijus, kas ļauj pārdot tad, kad devs notirgo. Momentā 100% pārdodās tava investīcija šajā monētā, ja devs iziet no spēles, tad pārdod pats monētas radītājs, tad tu arī momentā pārdod. Jo bieži vien, kad devs iziet ārā, tad ir dumps. Kaut gan ir arī monētas, tā kā šeit, ja, kur devs jau pārdeva šeit, bet monēta joprojām uzgāja augšā, jo tas, protams, nenozīmē, ka monēta neies augšā, bet bieži vien, ja ir monēta bijusi uz 1 miljonu kapitalizāciju un tad devs sell, tad ir viss ļoti, ļoti slikti un ļoti strauji nokrīt dažās sekundēs uz 0. Nu, lūk. Tad te mums ir buy sell, mēs te varam limit orders uzlikt, mēs varam advanced uzlikt, kas mums šeit ir, mēs varam migrācijas laikā tad pirkt un norādīt dev sells, kas notiek, ja pirkt tad, ja devs ir pārdevies, vai selot tad, kad devs ir pārdevies. Un tāpatās selot, ja ir pienākusi migrācija, vai pirkt pēc migrācijas. Tad mums ir dažādi šādas te opcijas, papildus, kādas arī nav tik ērti lietojums citur. Šeit ir tāda podziņa vēl, instant trade, jā, lūk, šeit var šādi te uzlikt, lai ērti pirkt, piemēram, nu, uztaisīsim testa pirkumu, jā, lai jūs redzat, nopērkam 0,1 salānu, tagad šī monēta, ko man parādās, nopirts, B burtiņš, bet nu stop loss ir 20%, reku šajā zonā, un take profits mums ar starp citu ir kaut kur augstāk, jo mums ir take profits 10%. Nu, būs mums take profits. Jā, mēs nopelnījām, urā, cik mēs tur nopelnījām? $4, apsveicam. Nu tā, tas tikai bija paraugam. Neko varam atkal vēl vienu nopirkt uzreiz ļoti ātri, redzēt, viss transfers aizgāja, viss nopirkām vēlreiz. Gaidam, varbūt būs, nu, es tā tik priekš paraugu, ja? Un šeit tāpatās mēs varam pārdot sell 10%, 25% vai pārdot visu, reku mūsu monēta jau nokrit nogāzās. Pārdot visu, uzspiež 100% pārdod, viss pārdevās. Viss ļoti ātri notiek, ļoti ātri šajā platformā viss notiek. Tad šīs tās galvenās privileģijas. Jau par to bundle es gribēju jums parādīt, uzspiežam pulsu. Šeit, kad jūs meklējat monētas, kas ir tikko tūlīt migrēs uz raidījumu vai ir jau raidījumā, jo es neiesaku tirgot šīs monētas, kas tikko ir radušās, te parasti ir viena no, katru sekundu rodās 1-2 monētas un tikai viena, es nezinu, varbūt 10 minūtēs ir vai 5 minūtēs, kas aiziet te bišķi tālāk un vēl te tālāk. Mani interesē tikai šīs monētas un lielākoties tikai tās, kas jau ir migrējušas. Jo tās man ir 42 sekundes atpakaļ šī monēta migrēja, mēs varam uzspiest un apstīties, kas te notiek. Tātad viņai ir bijusi vismaz 80,000 kapitalizācija, reku viņa te izauga, te viņa nogarjāzās strauji un atkal turpina augt. Nu, tad mēs varam, piemēram, paņemt un nopirkt, ja, ko mēs arī neuzspējām nopirkt, jo mums slippage bija pa mazu. Ļoti strauji cena aug, ļoti strauji. Nu, jā, un ko es gribēju vēl parādīt tātad par to pulsu sadaļu. Šeit mēs redzam bandlotos, cik daudz bandlotie maki. Ja, šeit mēs redzam, cik ir top 10 holderi, devs tur joprojām neko nav pārdevis, snaiperi jau ir visi izpārdeviši, tie pirmie, kas pērk maki,
Insideri arī tas pats 3% un Bundle Holdings tikai 5%. Šis izskatās ļoti interesants projekts, ja nu vienīgais tūlīt nebūs devs sales, kur viss jau iet slikti, kur bijām līdz 80 un tagad mums vienkārši dumps rītīgs. Tas mems trēdojās. Nu, lūk, tas ir par šo platformu. Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Telegramā un pastāstīšu, parādīšu. Ja jūs būsiet pieregistrējušies ar manu linku, es jums noteikti atbalstīšu, jo man ir izdevīgi, jebkurā gadījumā, lai jūs treidotu ilgi un treidotu plusā. Es noteikti ar laiku uztaisīšu video, kuras pastāstīšu, kādas stratēģijas strādā, jo šis gluži nav cehs, nav tas pats, ko es mācu treidot cehā, te ir savādāk, te ir daudz ātrāk un lielāka iespēja dabūt stop loss 50% vai visu 90%, nekā tas ir tātad parastajā centralizētajā biržā, bet šeit ar $100 var uztaisīt $50 dažās sekundēs, un tāpatās kā arī zaudēt, bet ja tu atrod pareizās situācijas, tad tu vari izmantot to savā labā, kā jau arī jebkurā tradingā. Vēl es gribēju parādīt šeit, ka var meklēt monētas, kā jau arī visās citās platformās ievadot nosaukumu vai tātad kontraktu adresi. Nu, lūk, šāda platforma ļoti ērta, ļoti ātra un ļoti labi strādājuši. Šis man arī patīk izmantot priekš scalping, buy daudzums, cik daudz es pērku un sell daudzums, cik es pārdodu. Un tāpatās izmantot šo funkciju. Viņi var arī neizmantot, atslēdzot šeit podziņu. Tad mēs paši nosakam, cik ir take profits un cik ir sales. Nopirksim vēl vienu monētu ātri. Bum, uzspēsim, nopirkās, jā. Mums nav stop loss šobrīd, stop loss ir manuāls. Gaidam. Reku joprojām maki, kas kaut ko pērk, un es jebkuru reizi, es varu uzspiest labo podziņu, atvērt jaunā sadaļā, lai man un atstāt šo, lai es visu redzu. Šitais izskatās, tūlīt uzšaus nedaudz vismaz augstāk. Varam paturēt, arī līdz teienē nokritīs un akalies jauno vilni. Nav būtiski, es tikai gribēju parādīt jums, kā tas izskatās un cik ātri šeit monētas kustās, un tas ir nebeidzams cikls lūsuma ar monētām, kuras uzaugu un nokrīt pēc 10-30 minūtēm cits ilgāk. Nu tā, noslēgsim šo darījumu un tā ar to arī beigsim video. Nu vēl kā mēs skatāmies darījumu, tad token info, šeit mēs redzam to pašu informāciju par tokeniem, vai DEXā ir apmaksāta reklāma, nav apmaksāta, mēs redzam, cik mums ir plus vai mīnus, šobrīd $3 plusā, cik esam nopirkuši, cik pārdevuši, te mēs varam manuāli pirkt bez šīm te podziņām, un tad mēs redzam apjomus, kāpumus, tāda informatīvas lietas. Un šeit mēs redzam tad visu darījumu lenti. Šeit ir interesanti vēl lietot, ko es nebiju pastāstījuši. Ja šis te pats monētas izstrādātājs ir taisījis vairākas monētas, šajā programmā mēs varam redzēt, cik daudz. Šeit ir kronīts viena monēta šim te makami, bet ja ir cerējis, ka 10, 20, 30, tad mēs varam redzēt, ar kādiem rezultātiem šīs te monētas ir un cik tālu kāpušas, kas ir būtiski, ņemot vērā apstākļu, lai zinātu, kas varbūt potenciāli notiks ar šo monētu. Nu tā, labi, tirgojam sell 100% pa nulēm $1 plusā. Video beidzam. Nākšajā video pastāstīšu par platformu GMGN, kas arī ir ļoti krūti, ko es izmantoju tad šo platformu un otru platformu.